Labdien visiem! Šodien mēs sākam 7. stundu vārda spēks. Un sāksim uzreiz ar raksturvietu Efeziešiem, vēstule Efeziešiem, 5. nodaļa, no 8. līdz 16. pantam. Jo reiz jūs bijāt tumsa, bet tagad esat gaisma savā kungā. Dzīvojiet kā gaismas bērni. Gaismas auglis viscaur ir labprātība, taisnība, patiesība. Un pārbaudiet, kas tam kungam patīkams. Nepiedalieties neauglīgajos tumsības darbos, bet labāk celiet tos gaismā. Protams, ko viņi slepenībā dara, par to pat kauns runāt, bet visu, kas tiek gaismā celts, apspīd gaisma. Un viss, ko apspīd gaisma, ir gaisma. Tāpēc ir sacīts: uzmosties, kas guli, un celies augšā no miroņiem, tad atspīdēs tev Kristus. Tad nu raugieties nopietni uz to, kā dzīvojat, nevis kā negudri, bet kā gudri. Izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Lūk, reiz mēs bijām tumsa, tagad esam gaisma savā kungā. Jūs redzat, mēs esam gaisma savā kungā. Mēs pārstāvam Jēzu uz šīs zemes. Un te ir teikt: dzīvojiet kā gaismas bērni. Un gaismas auglis viscaur ir labprātība, taisnība un patiesība. Šie 3 vārdi, iegaumējiet viņus: labprātība, taisnība un patiesība. Tā ir Dieva taisnība. Tā ir Dieva patiesība, bet labprātība. Dievs labprātīgi mūs iemīlēja. Viņu neviens nespied mūs mīlēt. Viņš ir mīlestība. Bet kā mēs attiecamies pret labprātību? Vai mēs labprātīgi lasam vārdu? Vai mēs labprātīgi piekrītam Dieva vārdam? Kā mēs uz to skatāmies, ja mēs dzīvojam kā gaismas bērni? Pārbaudiet, kas tam kungam patīkams. Kā mēs varam pārbaudīt? Jo tagad padomājiet, kā jūs runājat. Jūs varat vispirms pārbaudīt paši sevi. Jo tam kungam vienmēr ir patiesība, vienmēr ir taisnība. Viņš ir gaisma, un šo gaismu viņš mums ir iedevis. Un šeit ir teikts par to, kādi mēs bijām, ja? Un raugaties nopietni uz to, kā dzīvojat, 15. pants. Nevis kā negudri, bet kā gudri. Vai mēs gudri dzīvojam? Vai mēs skatāmies uz to, klausamies paši sevi? Izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas, šeit ir teikts. Jā, dienas ir ļaunas, bet kā mēs šo laiku izmantojam? Un kā jau mēs lasījām katru stundu, arī šodien izlasīsim Jēkaba vēstules 3. nodaļas, izlasīsim 2. un 3. pantu. Jo mēs visi daudzējādi klūpam, ja kāds vārdā neklūp, tas ir pilnīgs vīrs, spējīgs savaldīt savu miesu. Ja zirgiem liekam iemauktus mutē, lai tos darītu sev paklausīgus, mēs valdām līdz arī visu viņu augumu. Mēs varam pagriezt savu dzīvi citā virzienā. Tieši tāpat kā mašīnas stūri mēs varam pagriezt. Mēs dzīvojam negatīvā pasaulē. Un cilvēki uzskata, ka tas ir pilnīgi normāli piedalīties visās sarunās. Bet kā mēs esam lasījuši katru stundu, arī tagad lasīsim. Salmam pamācības 18. nodaļa, 20. 21. pants saka: vīram tiek atmaksāts saskaņā ar to, kā viņa mute runājusi, un viņš tiek paētināts ar viņa lūpu iegūtiem augļiem. Nāve un dzīvība stāv mēles varā. Kas mīl savus mēles māku, tas baudīs no tās augļiem. Nu, es ceru, ka jūs šos pantus esat pētījuši un lasījuši un pārdomājuši, un tas jūs noteikti ir ietekmējis, ka jūs tagad pārskatāt savu dzīvi, pārskatāt savu valodu,
Ir svarīgi, ko mēs runājam, dzīvība vai nāve. Un Mateja evaņģēlī 10. nodaļa, 32. 33. pants. Tad ikvienu, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, to arī es apliecināšu savu tēvu priekšā, kas ir debesīs. Bet kas mani aizliegs cilvēku priekšā, to es arī aizliegšu savu tēvu priekšā, kas ir debesīs. Ievērojiet to, ka viņš teiks tikai to, ko jūs vai mēs teiksim. Ja mēs apliecināsim, tad viņš apliecinās. Viņa vārdi attiecībā uz mums ietekmēs mūs, ko mēs teiksim. Mūsu vārdiem ir lielāks svars mūsu dzīvēs, kā jebkura cilvēka vai Dieva vārda teikti jums. Mateja 12. nodaļas 36. 37. pants. Bet es jums saku, par katru veltīgu vārdu, ko cilvēku runās, tiem būs jāatbild tiesas dienā, jo pēc saviem vārdiem tu tiks taisnots, un pēc saviem vārdiem tu tiksi pazudināts. Visi mūsu vārdi atstāja ietekmi. Tie ir aktīvi un dod rezultātu. Ne Dieva vārdi ietekmēs rezultātu, bet mani vārdi ietekmēs. Ja es runāšu tā, kā Dievs runā, tas ietekmēs, vai arī es runāju tā, kā Sātans man liek runāt, vai es pat esmu izdomājis. Tas ietekmēs. Lūkas evaņģēlī 19. nodaļas 22. pants saka, tad viņš sacīja, no tavas mutes es tevi tiesāšu, tu nekrietnais kalps. Ja tu zināji, ka es esmu bargs cilvēks, kas ņem, kur viņš nav licis un pļauj, ko viņš nav sējis. Tas ir pants par to, kā cilvēks neizmantoja to, ko viņam iedeva tas kungs, un tāds bija sekas. No tavas mutes es tevi tiesāšu. Ja? Mēs esam atkarīgi, mūsu dzīves ir atkarīgs no mūsu mutes, kā mēs runājam. Vēstule ebrejiem 3. nodaļas 1. pants saka, tāpēc svētie brāļi debesu aicinājumu dalībnieki, ņemiet vērā Dieva sūtni un augsto priesteri Jēzu, ko mēs apliecinām. Mēs esam radīti, lai pilnīgi brīvi izteikt savu gribu, labu vai sliktu. Un tāpēc, ko mēs paši atļaujamies, to viņš arī atļauj. Apliecināt viņu nozīmē teikt vienādus vārdus, kādus saka Dievs. Dievs strādā un piepild tikai tos vārdus, kurus mēs sakām, un šiem vārdiem ir jābūt vienādiem ar tiem, ko viņš saka mūsu dzīvēs. Mums visu laiku ir jārunā to, ko viņš saka. Mēs visi būsim kārdināti teikt citus vārdus, bet mums ir jārunā tikai tie vārdi, ko saka viņš. Dievs dara mūsu dzīvēs to, ko mēs sakām. Mēs esam šķīstīti no visiem grēkiem, neatkarīgi no tā, kā mēs jūtamies. Bet ja mums gribas pateikt pavisam kaut ko citu, mēs esam Dieva taisnība Jēzu Kristu. Viņš mani sargā, viņš mani vada, palīdz, runājiet to, un viņš darīs to, kas sakritīs ar viņa teikto. Jesajas grāmata 40. nodaļas 8. pants saka, zāle nokalst, puķe novīst, bet mūsu Dieva vārds paliek mūžīgi. Tāpat Jesajas grāmatas 40. nodaļas 25. pants. Kam jūs mani pielīdzināsiet, ka es tam būtu līdzīgs, jautā svētais? Nav neviena tāda kā mūsu Dievs. Paskatieties uz Dievu ar Dieva acīm. Paskatieties vārdā, ko vārds saka, kāds ir mūsu Dievs. Un Jesajas grāmatas 40. nodaļas no 28. līdz 31. pantām
Jūs to varat lietot kā lūgšanu. Un es to bieži esmu lietojis, un tā tas arī strādā. Un tā, Jesejs 40. nodaļa no 28. līdz 31. pantam. Vai tu to nezini, vai tu to neesi dzirdējis? Mūžīgais Dievs ir tas kungs, kas radīs zemes galus. Viņš nepiekūst un nenogurst, viņa gudrība ir neaptverama. Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem. Jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk. Bet kas paļaujas uz to kungu, tie dabū jaunu spēku, tā, ka viņiem aug jaunas spārnu vēns kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. Padomājiet! Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem. Lūk, lasat sev, ticat tam. Viņš man dod spēku un vairo stiprumu, ja man nav spēka. Padomājiet, šie vārdi, ka jūs apliecināt to, ka jūs izrunājat tos, ne tikai izrunājat, bet ticat tam. Kāds ir jūsu Dievs? Vai viņš ir tālu, vai viņš ir nesasniedzams, vai viņš atbild uz jūsu lūgšanām? Ņemat Dievu vārdu un lūdzat pēc viņa vārda. Es lūdzu no šādiem pantiem. Es izņemu pantus, es runāju, es atkārtoju. Dieva vārds strādā. Un te pat teiks, jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk. Bet kas paļaujas uz to kungu? Acīm redzot, šie jaunekļi piekūst tāpēc, ka viņi nepaļāvās uz to kungu. Viņi pagura, tie sabruka. Bet kas paļaujas uz to kungu? Tie dabū jaunu spēku. Jaunu spēku. Lasat šos pantus. Tā, ka viņiem aug jaunas spārnu vēds kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. Vai jums ir vajadzīgs vārds, kas jūs atsvaidzina? Padomājiet, tas stiprinās jūs, ņemat šādus pants un runājat, stāstat paši sev, iestāstat paši sev, lai jūs ticība pieaug tajā, ka Dieva vārds ir patiesība. Vēstule Ebrejiem 4.14. Tā kā mums ir liels augstais priesteris, kas izgājis caur debesīm, Jēzus, Dieva dēls, tad turēsimies pie viņa apliecināšanas. Vai mēs turamies pie apliecināšanas, pie viņa apliecināšanas, vai mēs turamies pie savām lūgšanām un gribam lūgt un lūgt un lūgt, lai Dievs izdara to, ko mēs vēlamies? Un vēstule Ebrejiem 10. nodaļas 23. pants saka, turēsimies nešaubīgi pie cerības apliecināšanas, jo uzticams ir tas, kas apsolīs. Viņa uzticamība. Ko jums izsaka viņa uzticamība? Viņš ir apsolījis un viņš to pilda. Cik apsolījums jūs esat atraduši Bībelē, cik jūs esat runājuši, cik jūs esat apstiprinājuši to, ka viņš ir uzticams Dievs. Runājiet to, stāstat paši sev. Paskatīsimies atkal vecajā derībā. 2. Mūzes grāmata, 14. nodaļa no 10. līdz 16. pantam. Jā. Tā, 14. nodaļa, 2. Mūzes grāmata no 10. panta. Kad faraons bija tuvu klāt pienācis, Izraēla bērni pacēla savas acis un redzi, eģiptieši bija cieši aiz viņiem. Tad tie ļoti izbijās un brēc uz Dievu, un tie sacīja Mūzum, vai trūka kapu Eģiptē, ka tu mūs esi izvedis, lai mirstam tuksnesī? Kāpēc tu mums tā esi darījis, izvezdams mūs no Eģiptes? Vai mēs jau tev Eģiptē neteicām, atstājies no mums, lai varam vergot eģiptiešiem, jo tas mums būtu bijis labāk vergot eģiptiešiem nekā mirt tuksnesī. Jūs redzat, kādiem vārdiem Dieva tauta runāja uz Mūzu.
Tauta domāja, ka, ja tie būtu palikuši Eģiptē, viņi būtu dzīvi vergojot. Kāds nepareizs spriedums, ka pagātne, kuru tie zina, ir labāk par nākotni, ko tie nezina. Cik bieži jūs domājat par pagātni? Ēģipte simbolizē to laiku, kad mēs bijām pasaulē. Vai mums kādreiz negribas atgriezties šai pasaulē? Tur, kur mēs bijām, ja mēs tik daudz par to runājam, ļoti daudz kristiešu runā tieši par to laiku, kad viņi bijuši pasaulē. Un visu laiku negatīva runa. Kāds labums no tā? Nekad netaisiet pieņēmums, ka notiks sliktākais. Nepravietosim paši savās dzīvēs. Paskatīsimies tālāk, ko raksti saka no 13. panta. Bet Mūzes sacīja tautai: nebīstaties, pastāviet un vērojiet, kā tas kungs jūs šodien izglābs. Ēģiptiešus, kurus jūs šodien redzat, jūs ne mūžam vairs neredzēsiet. Tas kungs karos par jums, bet jūs paliksit mierā. Un tas kungs sacīja uz Mūzi: ko tu brēc uz mani? Saki Izraēla bērniem, lai tie dodas ceļā, bet tu pacel savu zīzli un izstiep savu roku pār jūru un pāršķel to, lai Izraēla bērni var iziet caur jūras vidu pa sausumu. Padomājiet, Dieva tauta redzēja brīnums. Dievs ved viņus no Ēģiptes ārā, bet tauta kurnēja. Un tad padomājiet, cik bieži jūs kurnat par to situāciju, kas jums ir tagad, vai arī par tām lūgšanām, kuras nav atbildētas. Paskatīsimies, kā tas bija 2. Mūzes 16. nodaļa, 2.3. pants. Un visa Izraēla bērnu draudze kurnēja pret Mūzu un Āronu tuksnesī. Izraēla bērni teica viņiem: kaut tā kunga roka būtu likus mums mirt Eģiptes zemē, kad mēs vēl mitām pie gaļas podiem, mums bija maizes pa pilnām, ko ēst, jo jūs mūs esat izveduši šai tuksnesī, lai visa draudze mirtu badā. Mūsu svētības neatrodas pagātnē, jums nav jāiet atpakaļ, tā nav jūsu nākotne, lai cik gaļas podi jums palikt tur. Un paskatīsimies, kas notika tālāk par apsolīto zemi. 4. Mūzes 13. nodaļa, no 23. līdz 33. pantam. Un tie nonāca līdz Eškolas upei, un tur nogriez vienu vīnogulai stīgu ar vīnogu ķekaru, un to nesa 2. Uzvēruši uz nesamās kārts, tāpat arī granātābols un vīģis. Šī vieta tika nosaukta Eškolas ielai pēc tā vīnogu ķekara, ko Izraēla bērni te nogrieza. Un tie griezās atpakaļ no zemes izlūkošanas pēc 40 dienām. Un tie nāca un gāja pie Mūzes un Ārona un pie visas Izraēla bērnu draudzes, pārenas tuksnesī Kadešā, un tie atnes viņam un visai draudzei vēstījumu un rādīja arī viņiem tās zemes augļus. Un viņi tam izstāstīja un sacīja: tiešām, mēs nogājām tai zemē, kur tu mūs sūtīji, un patiesi tur tek piens un medus, un šie ir tās zemes augļi. Tikai stipra gan ir tā tauta, kas tanī zemē dzīvo, un pilsētas ir stipri nocietināts un ļoti lielas, un mēs arī tur redzējām Anakbērnus. Un Negabā dzīvo amalekieši, bet kalnos dzīvo hetieši, jebusieši un amorieši, bet kanānieši dzīvo pie jūras un Jordānas krastos. Tad Kālebs apklusināja tautu Mūzes priekšā un sacīja: mēs iedami iesim uz turieni, un mēs to arī iegūsim, jo mēs ar varu to ieņemsim. Bet tie vīri, kas kopā ar viņu bija gājuši, sacīja: mēs nespēsim tur nokļūt, cīnoties pret šo tautu, jo tie ir stiprāki nekā mēs.
Un tie izlaida nelabu slavu par to zemi, kuru tie bija izlūkojuši starp Izraēla bērniem. Tā sacīdam, tā zeme, ko mēs kā izlūki esam pārsteigājuši, ir zeme, kas aprīja savus iedzīvotājus, un visi ļaudis, ko mēs tur esam redzējuši, ir milzīga auguma vīri. Un tur mēs arī esam redzējuši milžus anakdēlus no milžu cilts. Mēs bijām savās acīs kā siseņi, un tādi paši mēs bijām arī viņu acīs. Nu, lūk, Kālebs 30. pantā saka, mēs iedami iesim uz turieni, un mēs to iegūsim. Bet 31. pantā tauta teica, ka tas nav iespējams. Un tagad atceraties, kādi vārdi ir svarīgi Dievam. Ko jūs sakāt? Kālebs teica, ka mēs varam, tauta teica, nē. Nelaba slava par apsolīto zemi. 32. pantā. Un 33. pantā savās acīs kā siseņa. Pieņēmumu pašiem par sevi. Un kas notika tālāk? 4. Mūzes 14. nodaļas no 1. līdz 11. pantam mēs lasām. Un visa draudze pacēla savu balsi un deva tai vaļu, un tauta raudāja to nakti. Un visi Izraēla bērni kurnēja pret Mūzu un Āronu, un visa draudze viņiem pārmeta. Kaut Ēģiptes zemē mēs būtu nomiruši, jeb kaut labāk nomirstam te šīnī tuksnesī. Un kāpēc tas kungs mūs ved uz šo zemi, lai mums liktu krist no zobena? Kādēļ arī mūsu sievām un mūsu maziem bērniem būs jākrīt par laupījumu? Vai mums nebūtu labāk, ka mēs grieztos atpakaļ uz Ēģipti? Un tie runāja cits uz citu. Celsim sev vadītāju un iesim atpakaļ uz Ēģipti. Tad Mūzes un Ārons nokrit uz savu vaigu pie zemes visas sapulcētās Izraēla bērnu draudzes priekšā. Un Jozuā, Nūna dēls un Kālebs, Jefunas dēls no zemes izlūkiem saplēs savus drēbes, un tie runāja uz visu Izraēla bērnu draudzes, teikdami, zeme, ko mēs esam pārsteigājuši to izlūkodam, šī zeme ir varena laba zeme. Ja tas kungs būs mums labvēlīgs, tad viņš mūs arī ievedīs tanī zemē un dos mums tādu zemi, kurā piens un medus tek. Tikai jūs paši nesacelieties pret to kungu un nebīstieties zemes iedzīvotājs, tie mums būs kā maizes kumos. Viņu patvērums ir tos atstājis, bet tas kungs ir ar mums, nebīstieties no tiem. Un visa draudze sacīja, ka tie ir ar akmeņiem nomētājiem, bet tā kunga godība parādījās sejiešanas teltī visu Izraēla bērnu priekšā. Un tas kungs sacīja Mūzim, cik ilgi šī tauta necinādā mani atmetīs, un cik ilgi tie negrib man ticēt, neraugoties uz visām tām zīmēm, ko es esmu tās vidū darījis. Padomājiet, un tauta raudāja to nakti. Par ko? Mēs labāk būtu nomiruši Ēģiptē. Kāpēc kungs ved mūs uz šo zemi? Labāk, ka mēs grieztos atpakaļ uz Ēģipti. Celsim sev vadītāju un iesim atpakaļ uz Ēģipti. Un ko saka Kālebs un Jozuā? Dievs nemainās. Draudze sacīja, ka tie ir akmeņiem nomētājami. Un kā Dievs atbildēja uz to? Cik ilgi šī tauta necināda man atmetīs, un cik ilgi tie negrib man ticēt, neraugoties uz visām tām zīmēm, ko es esmu tās vidū darījis. Negatīvas runas, neticība iznīcina cilvēku. Neticība nedzird, ko ticība saka. Ko Dievs darīja, to viņš arī dara. Neticība negrib dzirdēt un klausīties ticības vārdus. Un 4. Mūzes 14. nodaļas no 19. līdz 24. pantam. Tā piedod lūdzam šīs tautas pārkāpumus pēc savas lielās žēlstības, un tā kā tu šai tautai spiedies no Ēģiptes zemes laikiem, tā dari līdz šim.
Un tas kungs sacīja, es esmu piedevis, kā tu to esi lūdzis, bet tik tiešām, ka es dzīvoju, tā kunga godība piepildīs visu zemi. Visiem tiem vīriem, kas ir redzējuši manu godību un manas zīmes, ko es esmu darījis Eģiptē un tuksnesī, bet kas tomēr mani ir vēl kārdinājuši 10 reižu, nepaklausīdam manai balsī. Tiem nebūs redzēt to zemi, ko es ar zvērestu esmu apsolījis viņu tēviem. Nē, nevienam no viņiem visiem, kas mani nicinādam ir atmetuši, nebūs to redzēt. Bet savu kalpu Kālebu, tādēļ, ka viņam bija cits gars, un tas ir man sekojis, to es gan ievedīšu tanī zemē, kur viņš jau ir bijis, un viņa pēcnācēji to iemantos. Lūk, kā Dievs atbildēja uz neticību. Un tā kā 14. nodaļas 27. pantā ir teikt, cik ilgi man būs ar šo ļauno draudzi ciesties, kas kurn pret mani. Es esmu dzirdējis Izraēla bērnu kurnēšanu, ar ko tie ir izteikuši savu nemieru pret mani. Padomājiet, cik svarīgi ir tas, ko mēs runājam. Cik bieži mēs kurnam, cik bieži mēs esam neapmierināti, vai mēs esam atmetuši kurnēšanu, kad mēs katru dienu varam izteikt kaut ko tādu, mūs tas ietekmē. Mūs ietekmē visas negatīvās runas. Un ievērojiet 4. Mūzes grāmatas 14. nodaļas 28. pantu. Saki tiem tik tiešām, ka es dzīvoju, saka tas kungs, es tā jums darīšu, kā jūs manās ausīs esat runājuši. Padomājiet, Dievs dzird katru mūsu vārdu. Un tas ir tas, kā mēs vai mēs ievērojam vai neievērojam, vai mēs sekojam līdz tam, ko mēs runājam. 1. Mūzes 12. nodaļas 7. pants, mēs runāsim par Ābrahāmu tagad. Un tas kungs parādījās Ābramam sacīja, taviem pēcnācējiem es došu šo zemi, un viņš uzcēla tur altāru tam kungam, kas viņam bija parādījies. Un 1. Mūzes 15. nodaļas 7. pants saka, un viņš sacīja uz to, es esmu tas kungs, kas tev lika iziet no Kaldeju Ūras, lai tev dotu šo zemi iemantot. Un Ābrahāms noticēja, Ābrahāms ticēja, bet palasīsim vēl atpakaļ 2. Mūzes 3. nodaļas 8. pantu. Es esmu nolaidies, lai viņus izglābtu no eģiptiešu rokām, tos izvest no šīs zemes uz labu un plašu zemi, uz zemi, kur piens un medus tek, uz kanāniešu, hetiešu, amoriešu, ferisiešu, hīviešu un jebusiešu zemi. Tauta neiegāja apsolītā zemē, jo tie neteica to, ko Dievs teica. Piepildījās tie vārdi, ko teica tauta. Viņi saņēma to, ko viņi runāja. Un Jozoā 14. nodaļā no 7. līdz 15. pantam. Man bija 40 gadi, kad Mūzes, tā kunga kalps, mani sūtīja no Kadeša Barneas šo zemi te izlūkot, un es viņam atbildēju pēc labākās sirdsapziņas. Bet mani brāļi, kas bija man līdzi gājuši, tie darīja tautas sirdi bailīgu. Es tomēr pilnīgi sekoju tam kungam, savam dievam. Tai dienā Mūzes svērēja sacīdams, patiesi tā zeme, kuru tu esi ar savām kājām minis, tā lai paliek tev un taviem bērniem kā īpašums uz mūžīgiem laikiem, jo tu esi pilnīgi klausījis tam kungam, manam dievam. Un tagad tu redzi, tas kungs ir man dzīvību uzturējis, kā viņš man bija apsolījis, un ir pagājuši 45 gadi no tā laika, kad tas kungs šo vārdu sacīja Mūzum, un Izraels gāja pa tuksnesi. Un redzi, es šodien esmu 85 gadus vecs. Es vēl šodien esmu tik stiprs kā toreiz, kad Mūzes man izsūtīja. Kāds mans spēks bija toreiz, tāds spēks arī tagad. Vai eju karā, vai izejot, vai atnākot.
Un tagad dod man šo kalnu zemi, par kuru tas kungs toreiz runāja, jo tu to arī tanī dienā dzirdēji, ka tur dzīvojot anakieši un ka tur esot liels un nocietināts pilsēts, varbūt tas kungs būs ar mani, ka es to spēšu izdzīt, kā tas kungs ir apsolījis. Tad Jozuā viņu svētīja un deva Kālebam, Jefunas dēlam, Hebrona īpašumā. Tā Hebrona kļuva Kāleba, Jefunas dēla, keniziešu īpašums vēl līdz šai pašai dienai, tāpēc, ka viņš bija pilnīgi sekojis tam kungam, Izraēla dievam. Bet Hebrons vārds bija vecos laikos Kirjat Arba, jo Arba bija lielākais vīrs anakiešu vidū un zemē bija miers no kariem. Neticība mūs neapstādina, bet izmaina mūs negatīvā virzienā. 40 gadus tauta nemainījās, kurnēšana, šaubas un visi vārdi, kas bija vērsti pret Dievu, veda tos dziļākā neticībā. Ja Dievs saka, ka es ieiešu apsolītā zemē, tad es ieiešu. Padomājiet, vai jūs tā domājat par Dieva apsolījumiem? Vai jūs ticat Dieva apsolījumiem? Vai jūs tāpat kā šeit tauta nostājās pret to un kurnēja un runāja sliktas runas, bija neapmierināti un domāja par to, ka viņi ir vāji, ka viņi ir nespēcīgi, ka vispārējais ir lielāks par Dievu? Padomājiet, kādas sekas dod kurnēšana. Tā ir tā īpašība, kas sagrauj visu to, ko Dievs mums ir apsolījis. Padomājiet, ko jūs runājat, ar kādiem vārdiem un kādas tam ir sekas. Āmen šodien, un tā mēs turpinam mācīties. Un tiekamies pēc nedēļas. Paldies, ka klausījāties. Visu labu!